kultūras pilī bija deju vakari, ja? Un es mierīgi stāvu cilvēks, un pienāk viena kundze un uz dāmu deju mani uzlūdz. Un es tajā brīdī apjuku, ja? Jo dāmām neklājas lūgt vīrieti, ja viņš viņu nav lūdzis pirms tam uz deju, bet es viņu nebiju lūdzis. Ja? Bet tas jau bija mazākais draugs, tas bija mazākais birūti, visāk bīstams ir. Es atbraucu no laukiem, man bija paredzēts brauciens, es labu cilvēks biju, draunieks. Es iegāju, man bija paredzēts brauciens uz Amerikas Savienotām valstīm, ja? Un man skolā bija vācu valoda, un es tagad nopirku īsi veju uz angļu valodu, un domāju, braucot, paņemšu kādas mūzikas kasetes arī. Es iegāju Vidzemes tirgu, es domāju, ka es pāris mūzikas, tad es to īsi veju nopirku magnetofonu mašīnā, un domāju, vēl pāris mūzikas kasetes. Iegāju tirgu, un es iznācu ārā ar 20 kasetēm. Un braucu uz Smilteni un domāju, kāpēc es nopircu pusmašīnu kasetēm? Un vairāk uz to tirgu negāju, līkumu tam tirgu. Un tā kundze mani uzlūdz, un tāda runīga un dejo labi, ja? Un viņi saka, un es tā mūziku tirgoju, ja? Un ja jums kādījumā mūziku vajag, ja? Jūs te tā un šitā, ja? Man kā patalons uz ausīm, bet viņi nezin kam, ja? Es palieku uzmanīgs. Es saku, kurā vietā te jūs strādājat? Es tev Vidzemes tirgu, tur ir kādas trīs vietas, ja? Es saku, kur te jūs esat tur tā? Tu pie kartupeļiem. Pie kartupeļiem, tā viņu man iesmērē 20 kasetes, ja? Patiesība.